Izdevniecība radās nedaudz nejauši, jo no sākuma vienkārši mēs gribējām izdot mammas grāmatu paši. Viss. Bet tad kaut kā sanāca uzrakstīt vēl kādu grāmatu un tad izdot arī to, līdz brīdim, kad es sapratu, ka man šis bizness patīk. Patīk iziet cauri gan pašām grāmatu manuskriptām, izmēģināt dažādas lietas, pamainīt skatu punktu autoram, līdz mēs atrodam to, ko mēs tiešām gribam arī izdot kopā. Līdz ar to arī tas ir tas nākotnes galvenais mērķis, jo ar vienu autoru nav izdevniecība, tāpēc mēs esam paņēmuši klāt arī vēl citus autorus un aicinām citus autorus vispār pieteikties ideju ģenerēšanai, lai tad varētu mēs palīdzēt arī izdot viņu grāmatas. Un tādā veidā kopā radot tieši izglītojoša satura grāmatas, kas var būt gan no mācību palīga līdzekļiem līdz mācību grāmatām un pašizaugsmē, kas īsti nav ierobežota kāda veida pašizaugsme. Tas mūsu galvenais mērķis. Es esmu Māra Ozola, manas pirmās grāmatas iznāca 2016. gadā. Tā ik pa laikam pa kādai iznāk. Sākumā es sadarbojos ar citām izdevniecībām, bet tad laimīgā kārtā man izdevās izaudzināt pašai savu redaktoru un izdevēju, savu meitu Silviju Ozolu. Un mūsu grāmatas ir tādas, lai cilvēks tās lasot vai izmantojot, ne jau visas ir lasāmas kā romāni, varētu augt, audzināt sevi, vai arī dažas tiešām izmantot izglītošanās procesā, palīdzēt sev un, kas ļoti svarīgi, palīdzēt arī skolotājiem un palīdzēt vecākiem un vecvecākiem. Mēs darām visu, lai cilvēks mūsu grāmatas lasot kļūtu gudrāks un augtu.